Tātad Eiropas līgas play-off mačs, atbildes mačs pēc pirmās cīņas, kas notika LNK sporta parkā. RFS Latvijas čempionu vienība pieveica APOEL komandu ar 2-1 Rīgā, un šovakar atbildes cīņa. Spēlējot bez bumbas, skaidrs, ka drusku jau citas funkcijas kļūdas, jā, un uzreiz moments RFS izsmēl Zirmandē, pirmais arī sitiens no 20 metru attālu. Tiesnesis pagaidām skrupulozi silpi, un tā bija arī tāda spēles iezīme Rīgā pirmā puslaika sākumā, bet īstumā tur vairāk pat silpes pārsvarā bija pašlikta RFS, bet Cedriks Kuadio uzreiz momentiņš, un tiešām pagaidām varbūt nesanāk tās noslēguma darbības, bet iezīmes man patīk. Ir sitieni, ir centrējumi, ir mēģinājums. Tā jau īstenībā pat ir, diemžēl Rupi kļūda piespēlē, pretbrukums uzreiz APOEL un citiens no ļoti tāls distances. Tas, protams, nav tas... Pagaidām uz Sogu pietaupīts. Spiediens patiešām aizvien lielāks un lielāks. Vēl viens sitiens, un šeit jau pavisam nopietni. Ja iepriekš sacīja, ka šādi tālsitieni ne īpaši uztrauc, tad šoreiz šajā gadījumā Maks Meijers, Vācijas izlases bijušais futbolists, kaut vai tikai no Olimpiakos. Stūra sitiens, Roberts Savaļnieks, tuvā staba virzienā, bīstami! Jānis Ikaunieks atkal ar galvu. Jānis Ikaunieks kaut uz brīdi man šķita, ka varbūt arī raidījums savos vārtos grūti bija nolasīt, bet standartī stūra sitieni. APOEL joprojām par maz ir skatījusies RFS mačus, vismaz highlightos virslīgā, kur RFS no stūriem gūst vārtus un gūst. Starp citu, Viktora Moruza, manuprāt, nepārāk patīk, kad žurnālisti akcentē uzmanību. Atkal starp citu jāatceļ, ka mēs guvām mātu tieši pirmā puslaika beigās. Jānostrādā līdz pārtraukumam, Lipušeks bumba vārtu priekšā, sitiens pa vārtiem savs spēlētājs, APOEL spēlētājs atvaira iespējams. Tieši tā negribas vēl piedzīvot kādu tādu šturma uzbrukumu, tādu masveidīgu uzbrukumu no APOEL. Labāk šādā veidā pakontrolēt bumbu, jo patiešām uzbrukumā kaut ko paveikt ir maza iespēja. Ja ir 2-5, te ir 2-3, var mēģināt. Ikaunieks! Īsuli piespēl Cedrikam, Cedrika sitiens un Laša atvēlīja ar galvu, bet tāda atkal kārtēja mazā tāda paviršība, tā kā, priekš Eiropas līgas play-off kārtas īstenībā diezgan daudz šādu epizodu par 2 komandu izpildījumu, bet lūk, labākā iespēja šajā spēlē APOEL komandai, un Markiņus neiesit no 12 metru, vai drusku mazāk attālu. Domāju, agri piekritīs, ja šo sitienu ar galvu izpildītu El Arabi, tad draud ar turpinājumu. Standarta situācija bīstami no līdzīga punkta, un kādā veidā bumba nenonāk vārtu tīklā. Līdzīgi kā Jānis Ikaunieks guva vārtus, un šeit pagarina APOEL futbolists, bumba gan nelido vārtos un pie tālā stabā. Vēstures laikā īstenībā tādu milzīgu sensāciju vēl nav sagādājusi. Tieši kārtas pārvarēšanas ziņā vairākās kārtās ir bijusi ļoti tuvu, gan pret Ljubljanas Olimpiju, kur izdevās sajūtu līmenis, ka, lai kura būtu bīstamās piespēles, Stefans ir tur, arī Ādams Marhijovs, ļoti liels apjoms par Jāni Ikaunieku. Tas pats, diemžēl, Savaļnieks aizsardzībā apalaiž garām Dongalā, piespēle bīstami 1-1 mačā. Diemžēl Roberts Savaļnieks apspēlēts, un kas visvairāk pārsteidz negatīvā ziņā, kā tad tā Žiga Lipuščeks piekāpjas gaisa divciņā, un tagad sāksies tās, par ko es minēju. Tagad tās emocijas un tas tifo. Un ausis kritīs tiem, kas atrodas stadionā. Vārtus gūst Malejs, aizsargs pieslēdzas uzbrukums Sušičs, un kādā veidā Sušičs pārspēja Žigu Lipuščeku. Tagad jau RFS sāk cīnīties par izdzīvošanu. Ja par izdzīvošanu tagad gan jau ļoti zems aizsardzības bloks, un arī grūti kaut ko pārmest, teicam, izspēle APOEL, un bail skatīties uz to visu. Un iespējams arī pārkāpums, vēl viens sitiens, un man šķiet kādams Marhijovs ļoti riskanti atvēsējas ar kāju trāpīja. Pretiniekam pa kāju tas gan bija Dragičs, nerādīja izteikti šo tāds izvietojums RFS pēdējās sekundēs pamatlaikā. Atbildīgs brīdis, neļautas nevienu sitienu, un centrējums diemžēl seko. Sitiens pa vārtiem un 2-1 APOEL. Labā neizturam burtiski dažas 10 sekundes. Kā tā? Tik tālu spēle no RFS vārtiem noritēja. Donis savā dzimšanas dienā paveica to, ko sapņot. Varētu sapņot savā ideālajā dzīvē, un rezultāts 2 spēļu summā neizšķirts 3-3. Kā jūs saprotat, nekas nav beidzies. Šīs sezonas izložu kontekstā laikam grūti iedomāties, ka RFS šis veikšņu līmenis būtu īstenībā viens centrējums, un Ondoa šķiet, kā aizsniedz bumbu, tad nozīmē būs stūrsim. Tātad Ondoa nospēlēja šo bumbu, lai arī atkal tāda nedroša, tāda būs otrs. Ikaunieks, sitiens maigi pa vidu, tā nav gluži Paņenka, un tomēr parāda dzels. Viņš jāskat ģēnijs savas karjeras laikā. El Arabi pret Ondoa sitiens. Ondoa kā jau uzmin, un tomēr spēcīgi. El Arabi neliek šaubīties par savu. Lipuščeks, viens no štata izpildītājiem RFS komandā. Izrādās Lipuščeks. Ļoti labi. Tas ir labāk nekā El Arabi, es teikšu tā.
Tas ir labāk nekā Āfrikas duelis. Ganietis pret kamerūnietis. Sārfo pa Pārliknis! Pirmā kļūda. Prenga, Albāns pret Sloveniju. Nevar pat saprast, vairāk pa vidu laikam. Nu, katrā ziņā precīzi. Vienam RFS priekšā un arī pēc šīs sērijas paliks priekšā, bet ar kādu starpību, ar minimālu starpību. 3-2 RFS labā pēc 3. Stefans Paničs ierēda bumbu vārtos, viņam bijuši nepatīkami mirkļi vispār 11 metru sitienu sērijās. Sloka HJK. Izšķirošs brīdis, kreisā kājā, un Bijušās konto direktoru pa lieliem priekiem, Ulriķim Lašat valī neiesīt, un varam sveikt RFS ar Eiropas līgas Eiropas līga miljoni un meta glāzes fani pa RFS futbolistiem tagad.